Mans mērķis šodien jums ir pastāstīt par basu kodnēm šajā sezonā. Sākšu ar jaunāko mūsu kodni relēniju. Relēnija ir pirmā kodne, kura satur darbīgo vielu relēniju, kas mums jau ir zināma un sev pierādījusi arī no dažādiem lapu fungicīdiem. Revisols kodnē nodrošina augstu efektivitāti pret cieto melnplauku un punduru melnplauku. Šeit svarīgi ir atzīmēt viens būtisks apstākļus. Relēnija nenodrošina aizsardzību pret kviešu putojošo melnplauku. Taču relēnijai ir izcila maisījumos ar citām kodnēm. Mēs piedāvāsim relēniju maisījumos ar sestivu, kas nodrošinās pilnu aizsardzību no sakņu un dīkstu slimībām līdz lapu slimībām agrīnā attīstības posmā. Runājot par sestivu, visvērtīgākais tieši ir jūsu zemnieku pieredze. Tagad paskatīsimies video. Ziemas mieži ir ļoti cimperlīgi un prasīgi, un tāpēc arī mēs veicam visādus eksperimentus. Tas ir visgrūtākais manā gadījumā tieši noķert šo slimību sākuma periodu, kad būtu tas fungicīds jālieto. Parasti pavasaros es esmu novērojis, ka tie mieži izskatās tā, vai dzīvos vai nedzīvos. 5 hektārus iesējām, ar ko mēs varējām salīdzināt. Ar sistivu kopā, kas ir jau kodināts, un kuri tika bez sistivas. Un to varējām salīdzināt, kā rudenī viņi aug. Es varēju mierīgi pavasari nodzīvot bez stresa miežos par slimībām, jo es arī no sākuma mazliet baidījos, bet šobrīd nožēloju, ka droši vien, ka vajadzētu to darīt vēl ātrāk un ļoti apmierināts ar sistivas darbību. Es iegādājos no viena zemnieku sēklu, kur bija kodināta ar sistivu. Rudenī novēroju, ka nav tīkla planku mainījuma un arī nebija sārtais sniega pelējums. Kur ir šī sisteva klāt? Viņš pašā sākumā ir startā jau ir veselīgāks, viņš aug, sāk cerot ļoti labi. Kā redzam, šis lauks arī ir izdevies. Cits gads ir bijis tā, ka viņi jau rudenī dzeltē un paliek tādi nesmuki, bet šis bija sistivas darbs, kas veicināja šo skaisto izskatu rudenī. Vasaras miežos es iztiku bez fungicīdiem, lietojot tikai sistivu. Pagaidām izskatās, ka ir labi. Nevajag baidīties eksperimentēt, katrs eksperiments ir jūsu pieredze. Tagad es 100% pārliecināts, ka es lietošu priekš arī sistivu. No redzētā video mēs secinām, ka sestivas lietošana mums ietaupa naudu, jo samazina kopējās aizsardzības izmaksas. Mums nav jāuztraucās par to, ka nokavēsim optimālo īsto brīdi smidzināšanai. Un pats galvenais, kad mēs saglabājās auga potenciālā raža, pat arī sliktos laika apstākļos, kas nozīmē stabilus ienākumus mūsu saimniecībā. Jau pagājušā gada semināros mēs runājām par svarīgu kodņu darbīgās vielas izņemšanu no Eiropas Savienības reģistra. Šodien var teikt, Eiropa gala lēmumu nav pieņēmusi. Un pagaidām, pēc spēkā esošiem noteikumiem, ļauj šīs kodnes ar šo darbīgo vielu izmantot līdz 2027. gadam. Līdz ar to arī Kinto Plus izmantošana. Mēs varēsim izmantot gan pavasara sējas, gan rudens sējā, sagatavojot sēklas materiālus. Otra lieliska ziņa ir tā, ka Kinto Plus
šobrīd jau ir pieejams pie mūsu sadarbības partneriem. Iesakām laikus nodrošināt nepieciešamos apjomus, kamēr tirgu ir skaidrības un ir produkts pieejams. Tātad mūsu piedāvājums 2026. gadā ir, kā pamatkoda mums ir Kinto Plus, ar gadiem jau pārbaudītu vērtību, un kur mēs drīkstam lietot pagaidām līdz 2027. gadam. Kodne Sestiva, kas praksē sev pierādījusi kā labu miežu kodne, papildu kodne, un jaunā Relēnija, jaunā kodne, kur mēs iesakām lietot maisījumā ar Sestivu, ziemas un pavasara kviešu sējumos. Paldies!